Jā, iespējams, ka jau šonedēļ tiks pieņemts lēmums atjaunot tiesvedību šai visai vienkāršajā un diezgan skandalozajā lietā. Jā, kā gan tas var notikt? Skaidrā dienas laikā pazūd vairāk nekā 1 miljons no mana bankas konta. Izrādās, ka tas var notikt, un bankai par to nav jāuzņemās absolūti nekāda atbildība. To pirms 10 gadiem apliecināja arī tiesa, noraidot prasību pret banku. Vairāk kārt mēģinājumi nepamatot izbeigt izmeklēšanu krimināla lietā beidzās ar to, ka krimināla process tika izbeigts noilguma dēļ. Es stāstīju saviem draugiem, ne tikai šeit, arī ārzemēs par notikušo. Man neviens neticēja, ka kaut kas tāds ir iespējams taisnīgā valstī. Tomēr man ir gandarījums, ka vēlme pēc taisnības šajā lietā guva atbalstu pašā ģenerāla prokuratūrā, kur beidzot ir atzinusi, ka 98. gada 13. maijā bankas darbībās noziedzīgais nodarījums tomēr ir noticis un krāpšana lielos apmēros. Un tas dod pamatu atzīt, ka šajā lietā ir radušies jauni apstākļi, un attiecīgi tas dod cerības, ka Latvijā kaut kas var mainīties uz augšu, uz gaišu, uz labu. Šeit ir vēl palikuši drosmīgi cilvēki, jo vēl pirms dažiem gadiem neviens neuzdrošinājās atzīt šīs noziedzīgās rīcības faktu. Es redzu un ceru, ka Latvija pa šiem gadiem ir tomēr mainījusies uz labu, un katram ir jābūt dotām tiesībām uz taisnu tiesu.